Pastāvēs, kas pārvērtīsies ar šādu devīzi, šodien visā Latvijā norisinājās ikgadējā apkārtnes sakopšanas akcija. Talka sākās jau kopš agra rīta, un tajā piedalījās arī Ieva Mārtiņa, kura šobrīd ir kopā ar mums tiešraidē. Sveiki, Ieva! Sveiks, Andri! Lielā talka šodien Latvijā notiek jau 8. gadu, un lai arī saulīte šodien talcinieku slutināja mazāk nekā cerēts, tomēr kādu īpašu vietu jau kopš agra rīta devās sakopt tūkstošiem talcinieku. Par to, kā talkots, neliels ieskats sagatavotajā sižetā. No Ķīšezera krasta savāktie nolūzušie koki ātri krājas lielā kaudzē. Tos visus nepaspēja apstrādāt palīga atvestais koku smalcinātājs. Nesot vai velkot, vieni paši vai viens otram piepalīdzot, resnus un tievus zarus īsā laikā sanes ap 10 talcinieku. Pie meža parka esošais ezera krasts tik lielu rosību nebija redzējis jau sen. Jūs tādus restus kokus nesat, jums nav grūti? Nē, nav grūti. Tas ir mans uzskats, ka ir jātalko un vajag, lai Rīga būtu tīrāka, lai būtu patīkamāka, lai cilvēkiem būtu prieks atpūsties, atbraucot uz meža parku. Lielās talkas dienā meža parka dažādu teritoriju sakopšanā piedalījās teju 1000 talcinieku. Šeit tika sakopta vairāk kā 600 metru garumā Ķīšezera piekraste, tika iznesti ārā krūmi zari, kas tika iepriekš jau nozāģēti. Un mežparks darbinieki bija ļoti pārsteigti, cik tas viss notika ātri, organizēti un efektīvi. Tas darbs, ko viņi darītu vairākus mēnešus, tika izdarīts jau stundas laikā. Meža parka teritorija ir ļoti plaša, un sakritušu lapu vai nolūzušu zaru tajā paliks arī pēc lielās talkas. Oficiālās talkas vietas visā Latvijā pārsniedza 1500. Par šīm talkas vietām liecina zilie maisi, kas šogad lielās kaudzēs krājās jau no pusdienlaika. Gan raiti šodien izdevies sakopt arī bieriņus, lai arī te, tiekot talkots katru gadu, atkritumu kaudzes nodevīgi liecina, ka cilvēki joprojām rīkojas bezatbildīgi un mēdz izmest visdažādākās lietas. Tomēr par padarīto priecīgi mazie talkotāji. Jā, es talkoju, savācu žagarus un sagrābu vešķiņu, kas ir jāsagrāb vienā vietā. Tev patīk? Jā, man patīk. Es katru gadu cenšos apmeklēt talkas. Jā, man patīk, ka mēs ar rajonu apkopām, mēs tur pudeles savācam tam līdzīgi. Šodien varēja arī novērot, ka papildus oficiālajām talkas vietām daudzi uzņēmumi un ģimenes šodienu izmantoja paši savu talku rīkošanai. Pagājušajā gadā lielajā talkā piedalījās 160 000 cilvēku, kuri savāca 1768 tonnas atkritumu. Bet cik plaši apmeklēta šodien bija lielā talka un vai izdevies sasniegt mērķi 200 000 talcinieku, to es jautāšu lielās talkas vadītājai Vitai Jaunzemei. Labvakar! Labvakar! Jā, tad cik daudz cilvēku šodien ir piedalījušies talkā un kuras bija aktīvākās vietas šodien Latvijā? Šobrīd ir dati, kad ir talkojuši vairāk nekā 170 000, kas ir labi, kas ir vairāk nekā pagājušajā gadā. Vai būs 200 000, redzēsim pirmdien, jo turpina vēl sūtīt informāciju, tā kā, cerēsim. Un sakiet lūdzu, vai jums jau ir sarēķināts un aplēsts, cik tad ir savāktas tonnas atkritumu un kad tiks savākti atkritumu maisi, tie, kas šobrīd stāv ielu malās? Par tonām vēl nav zināms. Tas būs zināms tad, kad tiešām viss atradīsies jau poligonos. Šo informāciju mums sniegs poligoni. Rīgā, cik es saprotu, jau rītdien, pirmdien jau viss būs savākt, vismaz tā vajadzētu būt. Reģionos varētu būt ilgāk, tur līdz poligoniem tālāko braukt. Teikšu tā, ja 3 nedēļas stāv kaut kur vēl kaut kādi maisi, tas ir vēl pieļaujam, kaut gan tā robeža. 3. nedēļa zvanīt mums, pašvaldībām un informēt, kur stāv vēl tieši talkas atkritumi. Kādi ir jūsu tādi galvenie secinājumi par šogad notikušo talku? Un varbūt jūs jau varat noprognozēt, vai mums izdosies sasniegt mērķi 2018. gadā kļūt par tīrāko pasaules valsti? Es ar to pēdējo sākšu. Man daudz jautā tagad, vai tā tomēr nav bijusi utopija. Tā varētu būt bijusi utopija, ja tiešām Latvijas iedzīvotāji finālā to negribēs. Ja lielākā daļa to gribēs, tā nebūs utopija, un es domāju, mēs uz to ejam. Sagribēs visi, tas ir reāli. Kas attiecas par
kāds bija pirmais jautājums? Pirmais jautājums bija, kāda ir jūsu galvenie secinājumi par šogad notikušo? Secinājumi sekojoši, ka šogad īpaši par cik ir ainas, acīm redzot, paceltas pastāvēs, kas pārvērtīsies, ir ļoti, ļoti radoši. Viss tas bijis. Ir atkritumi, viņi ir mazāk pēc informācijas nekā pagājušajā gadā. Ir daudz, kur atstāt pustukši maisi. Maisi pietrūka. Un zvanot koordinatoriem, tad ir talcinieki vairāk nekā bija plānots. Vai nu pēdējā brīdī pieteikušies vai kā. Bet tas, kas šogad ir, piemēram, Strenčos bija tātad šis radošā brigāde, kas brauc un koncertēja, daudz viet ir daudz lietas. Un tas, ko es pati uz savu ādas sajūtu, ka tādu radošumu un tādu seno talku tradīciju atjaunošanos šogad tas ļoti, ļoti izteikti bija redzams, un par to man ir vislielākais prieks. Labi, paldies jums liels. Jā, tātad šogad, kā mēs uzzinājām, talcinieku bijis vairāk nekā pagājušajā gadā, tā kad atgriežamies pie jums studijā. Andri? Jā, paldies jau Mārtiņa ar ieskatu lielās talkas aktivitātēs un, kā dzirdējāt, tajās piedalījās 170 000 cilvēku.